Šodien man bija jādomā par pravieša Jesajas vārdiem, kurus viņš ierakstīs 60. nodaļā ar 1. pantu sākot. Viņš saka, celies un topi apgaismota, vai celies un spīdi, jo tava gaisma nāk, tā kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāja zemi, dziļi krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saule tas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tas kungs ir saule, viņa godība, tas kungs. Bet kāpēc celies? Mums daudz labāk būtu, varbūt tas tāds pārgalvīgs apgalvojums, ka mums daudz labāk būtu paticis, ja viņš būtu teicis guli un spīdi. Bet sajūtas bieži vien tieši tādas ir, kad, ko tad es, ja? Kas tad es? Vai tad Dievs nav tas dziedinātājs, tas atbrīvotājs, tas glābējs, tas, kurš palīdz, vai tad viņam nav viss tā gudrība un viņam viss tas lielais spēks, kas man ir tik ļoti svarīgs un vajadzīgs. Jā, bez šaubām, Dievs ir dziedinātājs un atbrīvotājs un glābējs, un viņam ir visa gudrība, un viņš ir no iesākuma un līdz beigām tas pats un tā tālāk. Un viņš grib mūsu dzīvē atnest savas brīnišķīgās lietas, bet ir viens noteikums, un tas noteikums ir, ka tās neatnāks mūsu dzīvē bez mūsu līdzdalības. Visur, kur Jēzus kādam pieskārās un kādu glābu un dziedināja un atvēra acis vai šķīstīja no spitālības vai kaut ko izdarīja, viņš vienmēr sacīja šos te vārdus celies un celies un kaut ko dari. Paklausieties, kā Jeremija to apraksta Jeremijas grāmatas 29. nodaļā. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja jūs no visas sirds meklēsiet. Es esmu kādreiz dzirdējis tādas domas, kad cilvēks saka, ja Dievs gribēs, ja es esmu atvērts. Dievs grib, un viņš ir atvērts. Viņš ļauj tev viņu meklēt. Un ja tu viņu meklēsi, tad tu viņu atradīsi, ja tu viņu meklēsi. Kāpēc? Es runāšu tādās filozofiskās, retorisku tādu jautājumu uzdošu. Kāpēc mums ir tāda, tik maz tā Dieva spēka? Kāpēc? Kāpēc mēs esam tik virspusējās attiecībās ar Dievu svēto garu? Vienīgi iemesla dēļ. Mēs sakam sev, es esmu šobrīd tik tuvās attiecībās ar Dievu, kā nekad agrāk manā dzīvē es neesmu bijis. Un mums ar to pietiek. Man šobrīd ir tāds, es degu vairāk nekā jau kad agrāk. Man šobrīd ir labāk nekā agrāk. Es esmu tuvāk Dievam nekā agrāk. Medaļa, viss, tu esi sasniedzis, tu esi pasaules čempions. Bet tas, ka tu varētu meklēt Dievu vēl vairāk. Es to saku arī sev, Vilni, tu vari meklēt viņu vēl vairāk, tu vari meklēt viņu vaigu. Tu vari meklēt dzirdēt viņu balsi, tu vari meklēt sadzirdēt viņu. Un jāsaka godīgi, ka es esmu vainīgs tajā. Visas tās sadzīve, visādi pienākumi, visas tādas steidzīgās lietas nomāc to svarīgāko lietu, meklēt to kungu. Tātad, ja mēs no visas sirds viņu meklētu, ja mēs gribētu atvērties viņam vairāk, dzirdēt viņu, ļaut viņam mūs lietot vairāk, mēs to iegūtu. Un Dievs grib mums to dāvāt, bet tas nenotiks bez mūsu pašu tādas aktīvas līdzdalības. Atgādināšu jums to rakstvietiņu, kur mēs lasījām dievkalpojumā Mateja evaņģēlijā 8. nodaļā, kur Jēzus ar saviem mācekļiem atrodas laivā, un laiva ir vētrā. Un tajā vētrā mācekļi viņam saka, paklau, mēs netiksim no šejienes ārā, ar mums ir cauri. Un tad Jēzus paklausieties, viņš varēja rīkot, viņš ir Dieva dēls, Mesija. Viņš zina, ka aiz viņa stāv visas debesis. Ja mēs ar tevi cenšamies tam noticēt, ka Dievs mūs neatstās, nepametīs, ka viņš būs uzticams, ka viņš mūs glābs, tad Jēzus to zināja, tā ir realitāte, tas bija Dieva plāns, tas bija Dieva gadu tūkstošu projekts. Un tomēr Jēzus neteica, čaļi, neuztraucieties, es esmu Mesija, tēvs nogā, par visu ir sarunāts. Būsim otrā posmā, izstiepties vai sarauties, mēs esam nemirstīgi, tāpēc, kad es vēl neesmu piepildījis savu uzdevumu. Nē, tur rakstīts, viņš sacīja viņam, kāpēc jūs esat tik bailīgi, tad viņš piecēlās, nostājās un sāka pielietot to savu Dievu doto pilnvaru. Viņš bija cilvēks līdzīgs mums ar tevi, 100% cilvēks.
Un viņš rīkojas tā, kā mums ar tevi vajadzētu rīkoties. Celties. Ko nozīmē celties? Tas nozīmē apzināties, ka tu neesi upuris, tu neesi pamests, atstāts, tu neesi nevarīgs, nespēcīgs, neko neietekmējošs. Tieši otrādi. Dievs pašā Bībeles sākumā radīja cilvēku, lai tas valda šajā pasaulē. Un pirmā teritorija, par ko tu sāc valdīt, ir tava paša dzīve. Tas tavs ķermenis, tavas atbildības, tavs aicinājums. Un Jēzus nostājas un sāk runāt pretī vētrai, pretī viļņiem, stāvēt pretī vēlnam. Tas ir tas, uz ko esam aicināti arī mēs ar tevi. Padoties Dievam un stāvieties pretī vēlnam. Meklēt viņa vaigu, pavadīt laiku ar viņu, uzticēties viņa vārdam, ļaut, lai Dieva vārds apaugļo, atveldzē, padara auglīgu mūsu sirdi, lai tas padara mūs stiprus, lai tas kļūst par daļu no mums, lai vārds top miesa manā gadījumā arī. Un tad tas apsolījums, ko Iesai mums raksts celies, un tas kungs tev apgaismos. Meklē viņu, tu viņu atradīsi, klaudzini pēc viņu, un viņš tev atvērs. Tas piepildīsies. Mīļais mans brāl un māsa, šis ir brīnumains un brīnišķīgs laiks. Celies, mums jāspīd, šis ir mūsu laiks spīdēt, jo Dievs mūs šeit ir nolicis tāpēc. Tāpēc negulēsim, nesēdēsim, negaidīsim, lai Dievs izdara to, ko viņš vēlas, viņš grib izdarīt. Mēs ar tevi esam viņa metode. Esi svētīts. Spīdi lūdzu!